Es dalījos savā pieredzē un zināšanās par mākslīgo intelektu. Kā es arī stāstīju savā lekcijā, viņam ir ļoti gara vēsture. Tie pamati ir ļoti stingri uzbūvēti. Šobrīd vienkārši mēs sākam varbūt arvien vairāk izbaudīt visa tā lielā darba augļus, līdz ar ko nav tāda sajūta, ka viņš būs tikai uz mazu brītiņu. Kas kopumā ir mākslīgais intelekts? Mākslīgais intelekts kā definīcija patiesībā nozīmē to, ka ir kaut kāda kaste procesi, kas spēj izdarīt to, ko līdz šim var izdarīt tikai cilvēks. Tā var būt, kā jau mēs runājam, valodu sintēze, vizualizācija, radīšana vai jebkas cits, datu analīze un tā tālāk. Ja? Tā kā es saku, kādā brīdī arī kalkulators savu laiku atpakaļ, kaut kādus 100 gadus atpakaļ, varēja likties kā mākslīgais intelekts, jo nekas cits, izņemot cilvēku, līdz tam nespēja ar neko sarēķināt. Ja? Bet mūsdienās, protams, mākslīgais intelekts ir nonācis līdz tam, ka viņš mēģina atdarināt, principā mākslīgi radīt tādu pašu procesu, kas mums notiek mūsu smadzenēs. Tad būtībā cilvēka alternatīva, ja, tieši domāšanas veidā. Ja, un tad attiecīgi viņš arī spēja spēlēt spēles, radīt tekstus un zīmēt un tā tālāk kā cilvēks. Mēs kādā brīdī noteikti iesaistam mākslīgo intelektu kā tādu prāta vētras, ja brainstormu biedru, ar ko vienkārši kopīgi domāt idejas. Ja, mēs bieži vien atveram daudz dažādas durvis uz dažādiem ideju virzieniem. Kopā ar mākslīgo intelektu skaidrs, ka galu galā tomēr tā gala ideja vienalga nāk no cilvēka, bet vismaz mākslīgais intelekts ir kaut kā palīdzējis nonākt līdz šai idejai. Ja, tā kā tas ir vispopulārākais iespējams, kā mēs izmantojam. Otrs, vai turpatās blakus, ir tieši vizualizācija veidošana, ja, kur arī nevis mēs kādā brīdī varbūt izvēlamies nevis doties fotografēt, bet mēs vienkārši radām šādu vizuālo materiālu ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tā kā tas arī ļoti palīdz. Kā tas mainīs mēdīju vidi, tas jau arī ir kaut kas tāds, ko es šeit runāju. Šeit ir jārunā tomēr par bīstamību, par šiem te fake news, par misinformāciju, par daļēji patiesu informāciju. Šajā brīdī mākslīgā intelekta rīki palīdz daudziem jauniem cilvēkiem darīt sliktas lietas. Patiešām var uzsintezēt pilnīgi maldinošu fotogrāfiju, kur cilvēks neatšķirs, ka tā patiesībā nenotika, tā patiesībā nav. Un tad attiecīgi tālāk jau ir fantāzija šiem jaunajiem sliktiem cilvēkiem, ko viņi vēlās panākt. Tad tā ir laikam tā bīstamība, ar ko mums visiem jārēķinās. Kā jau es arī teicu, mans aicinājums ir visiem, visos sociālajos tīklos to pamanīt un reportēt un analizēt. Tas mums palīdzēs izķert šīs fake news. Pirmais ieteikums ir iet klāt un spēlēties un daudzīties un izmēģināt. Jo es esmu arī redzējis un jūtis, ka daudzi cilvēki ļoti ātri noliek barjeru. Ka mākslīgais intelekts, ir kaut kāda sintētika, vai viņš ir ļauns, vai viņš ir slikts, vai viņš ir bīstams, viņš atnāks atņems mums darbus un tā tālāk. Un tad cilvēks maz neiet un netuvojās. Mans pirmais aicinājums ir ej un spēlējies un iepazīst un daudzies un saprot, kā tas tev vispār var palīdzēt dzīvē. Tas noteikti ir mans galvenais ieteikums, ja, lai vispār vismaz pieiet klāt un pamēģina. Tas arī viss.